šī gada konkursā Atavijā bija tādas divas izmaiņas atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. Lai gan arī iepriekšējos gados ir bijušas dažādas izmaiņas, bet mazāk pamanāmas. Bet šoreiz tās izmaiņas bija tādas, ka punktus žūrija skaitīja nevis liekot pēc olimpiskā principa 1., 2., 3., 5., 20. vieta pēc kārtas, bet lika punktus līdzīgi tā kā skolā no 1 līdz 10, brīvi izvēloties sev tuvākos un interesantākos un profesionālākos izpildītājus, un reizēm varbūt liekot vienādus punktus kādiem izpildītājiem, kuru likās vienlīdz labi un interesanti, un šādā veidā mēs ieguvām varbūt nedaudz citu rezultātu, un šo rezultātu vajadzēja vēl otrā kārtā, tur, kur balsis bija vienādā skaitā, tā kā pārbalsot, un kas, manuprāt, veicināja tomēr tādu objektīvāku skatījumu un tādu lielāku izvērtējumu un uzmanību katrā no šīm nominācijām. Un, faktiski šī pati galvenā novitāte. Un otrā tāda izmaiņa nolikumā bija tā, kad pats nomināciju sadalījums notika nevis veidā, kad mākslinieki un producenti paši iesniedz konkrēto nominācijā savus darbus, bet pati žūrija un žūrijas sapulce izlēma, kurā no nominācijām šos darbus izvietot un vērtēt. Un tas, protams, notika kā vienmēr ar diskusijām un dažādiem viedokļu apmaiņu, bet, manuprāt, tas ir tieši labi, jo nekas nav labāk kā nepārtraukt mainīties un meklēt labākos risinājumus. Varbūt paies kāds laiks, un mēs atkal atgriezīsimies pie iepriekšējās, varbūt pie kādas jaunas vērtēšanas sistēmas, tā kā tas ir process. Tā kā, es ceru, ka šis pasākums tagad ir līdzīgi kā saule lec no rīta un pavasars iestājās, tā viņš arī kļūs par tikpat neatņemamu sastāvdaļu Latvijas mūzikas dzīvē, un man prieks, ka industrija attīstās. Paldies!